Nu, ja mēs skatāmies uz tiem datiem, ko mums rāda dažādi veidi iedzīvotāju aptaujas, tad vismaz pagājušā gada pēdējo kvartālu, otro pusi, mēs varam vērot dažas ļoti tādas interesantas tendences. Un tas bija tādas, ka kopumā un atsevišķos mēnešos varēja būt dažādi, bet vidēji statistiski mēs nevaram runāt par to, ka iedzīvotāju noskaņojumi kopumā būtu turpinājuši pasliktināties. Drīzāk otrādi, kad gada beigās, mēnesis no mēneša, šie noskaņojumi tomēr par kripatiņu, bet daudzos jautājumos kļuva labāki. Nu, ja mēs skatāmies specifiski uz decembri, tad ļoti bieži jau decembri mums uzrāda mazliet labāks noskaņojums nekā iepriekš, un tas ir tas Ziemassvētku efekts, kas tomēr ir mazliet netipisks laiks, kad arī tur televīzijā, rādio ir kaut kādas tur mazliet netipiskas reklāmas, tur džingli, garās Ziemassvētku brīvdienas, gatavošanās tām brīvdienām, dāvanas, pirkšana, dāvināšana, kas, protams, cilvēks izrauja no ikdienas rutīnas un piespiež viņus mazliet savādāk skatīties uz pasauli un līdz to uzlabo arī iedzīvotāju garstāvokli. Savukārt, janvārī bieži viss atkal atgriežas, tā teikt, parastajā drūmajā, pelēkajā ikdienā un tā decembra Ziemassvētku eiforija mazliet pāriet. Līdz ar to, lai gan man šajā brīdī nav stingru aptauju datu par janvāri, bet ir pamats domāt, ka es liktu lielāku varbūtību, ka janvāra iedzīvotāju noskaņojumi drīzāk būs pasliktinājušies nekā uzlabojušies. Bet tajā pašā laikā es nedomāju, ka ja pat šis pasliktinājums būs, ka viņš būs dramatisks un ļoti ievērojams. Drīzāk viņš būs ļoti neliels.